Nu čau, te Aleks. Kur es esmu? Es esmu vienā no Aleks sērijām. Jūs redzējāt, kā laivas ražo. Koda uzņēmums šeit ir. Ko es te daru? Smaidīgs esmu bez gala. Tāpēc, ka ko es te daru? Mēs šodien sākam Aleks jauno projektiņu. Mēs būvēsim Aleksam jaunu copas laivu. Šie čaļi, kas te iekšā strādā, es jau viņus sen pazīstu. Un viņi man ar to palīdzēs. Un tā mēs te uztaisīsim. Baigi forši. Prieks. Ejam iekšā, sākam gatavoties. Tur jau čaļi ir kaut ko jau paņēmuši, jau sākuši darīties tai laiviņai. Bet no stikla šķiedras uztaisīsim ziemas laikā tādu laivu, kas izstīsies no malas. Un arī tā arī maksātu, kas maksātu veikalā milzīgu naudu. Uztaisīsim paši. Protams, naudiņu būs jāiegulda. Būs firmas, kas nāks pretī, un es varēšu aizbraukt arī materiālus. Viena otra firma, kurai es uzrakstīju e-pastu, man ir atbildējusi, un tad būs tā, ka mēs brauksim. Es visticamāk no vienas arī firmiņas arī ņemšu visas izēju vielas, izēju materiālus, kas būs vajadzīgi laivas būvniecībā. Nu kaut kā tā, ejam iekšā, dodam virsū, tikai uzvaras. Tomiņ nebūs. Šis ir Tomiņš. Sporta copmans, mēs zinām, viens no Ulmas medus fishing team dūžiem, un šis te līdaku magnēts, šis te zēns mums būs, tu būsi atbildīgais par ražošanu. Mēs tev ieceļam, es būšu dizaineris un arī darītājs, un Tomiņš būs atbildīgais par ražošanu un arī, diemžēl, arī darītājs. Bet Tomiņš nāk pretī, viņš man ir bez čomaks, tāpēc mēs te dosim virsū. Nevajag tikai, kā saka, slapināt biksītēs. Mēs ejam jau ķeramies klāt. Team only winners. Tieši tā. To viņi klausies, kā mēs sākam vispār. Tagad es saprotu, vēl mums pat laivai tā apakš vēl nav iepūst, bet mums jau ir kastes, ja? Šī ir pakaļējā kaste. Tā aizmugurējā kaste, jā. Aizmugurējā, tur, kur sēž. Kas viņi no šķiedras uzlīmēt šitā? Nē, tas ir gelkots uzpūst. Kas ir gelkots? Krāsa, kas paliks apakšā. Jā, nu tādā krāsā tu gribēji. Jā, šitādā krāsā. Jā. Un šitādā, un tagad mēs visi daram otrādi. Mēs šitan uzlīmēsim šķiedru. Exactly. Un mēs viņu noplēsīsim nost. Es saprotu, mēs viņu noņemsim nost, un tad apakšā mums ir spīdīgs, kā uz tejienu, kā viņš te kā ir likts virsū, tā ir... Uz formas, jā. Jā. Dodam virsū. Man arī likās, mēs te gadiem jau īstenībā paskatieties, kādas te laivas visādas ir, ja? Ražo. Gan Norvēģiem priekš jūras, gan tā. Bet man jau likās gadiem, ka es esmu, nu kā to pateikt, zinu pa to šķiedru visu, bet es galīgi visu nezinu pa to šķiedru. Pa šķiedru visu zinu Tomiņš tagad. Tomiņ, ko mēs te tagad darīsim? Tu plēsīsi atkal šķiedru, šito mēs līmēsim iekšā. No šī sastāv laiva. No šī sastāv laiva tāds, ja? Saplēs šādu te stikla šķiedru. Tas ir stikls, es saprotu. Tāpēc jums bija jāskatās pirmā epizodīte. Noskatieties pirmo epizodīti. Tomiņš otrais nestāstīs. Vot kā tas ir, viņš vienkārši darīs. Kāpēc viņu nelīmē visu vienā, teiksim, tā kā palagu? Nevarētu tā ieklāj iekšā un uzlie līmi virsū, un viņš tā neiegultos iekšā? Nē? Šitais ir tāpēc, lai viņš nokopē visus stūrus un tā. Cik tā laivai būs biezumā? Teiksim, šitā ir 300, es saprotu, kā tu teici, 300 grami uz kvadrātmetru. Tad tā, ja? Šitā ir. Bet, jā. Un ko es tev prasīju? Ko es gribēju tagad? Cik bieza tev būs? Jā, cik bija tās kastītes intervētais paprasa jautājumu. Tās visas kastes, ne, bet salona detaļas, kas iekšā būs, pa kurām varēs staigāt un tā. Viņām, te vispār jāieliek rasējums, tas, ko es tev sūtīju, kā apmēram būs. Rasējums jāieliek. Es jums tagad uzlieku rasējumu, tas ir pirmais rasējums, tā tikai izskatās. Tur jau ir pārdomāts no tā rasējuma. Nu, aizmugurējais beņģis būs, tā kā šodien sazvanīja Edgars Deitsman, kuram ir Rangers, un viņš arī viņam tur stāv tas beņģis un baigi super. Viņš grozās un viņu nemaz nevar noņemt nemaz aizmugurē. Bet tev nav kāja, nav tā kāja, un līdz ar to mazāk vieta aizņem. Bet tas biezums
tai platformai, pa kuru augšā mēs visu tai salonu detaļām, tas biezums ir cik? 5 mm netaču. Jā. 5 mm? Jā. Es domāju, biezāk nelīmēs. 5 mm, bet tas ir boigi. Pus centimetrs diezmā, ne? Baigi jaudīgi, ne? Man bišķi mazāk varbūt būs. Jā, bet tas ir tā, lai cilvēks var arī normāli, viņš arī... Tā, lai to nelocās, ne? Jums nav bijis, jūs jau gadu startējat šitādu tipu laivu, arī šogad visu Latvijas čempionu nostartējāt. Nav taču bijis tā, ka tu tur staigā un kaut kur krakšķi kaut kas, ne? Redz šitie čaļi maudas līmenī. Kas tev tas tāds? Mēs indīgā darbā strādājam, tāpēc tā, jā? Bišķiņ, jā, te jau arī, tev, kad saulīt uzspīdēt, tad redzēt, kāds puteklīts tiet pa gaismu, tas šķiet. Puteklīt mēs nejūtam, bet es jau jūtos tā diezgan interesanti. Tā savošņājies to līmi, man jau vispār garstāvoklis paliek arvien labāks. Hei! Baigi labais šitais sanāca Tomiņam. Re, kur ir atgriezumi lejā. Es saku, Tomiņ, lai lētāk varbūt varam līmēt varbūt no atgriezumiem. Tomiņ, ko tu atbildēji man? Ka mēs neesam bamāri. Līmēsim no normāla materiāla. Re, kur, kas te notiek? Šitien līmi ir iekšā, jā? Jā, nu pasta. Kāpēc pasta? Kas? Kāpēc? Es pirms tam no konteineriem jūs caurspīdīgi līmi vienmēr lejāt ārā. Kāpēc tagad kaut kāda pasta parādīsies? Sveiks, šitas te līmi. Jā. Šito mēs tev ievilksim pēc vietās, kur ir bišķi asāk kaņķīt, lai var izrulēt, lai drošāk, lai neuzmetās kāds burbulīts. Viņš ir tāds tā kā, tā pasta ir tā kā koncentrāts no līmes. Nē, tas kaut kas cits. Viņš domāts stūrīšiem, jā? Nu, ievelk, jā, nu tāds. Pirmā sērija būs tāda, tie, kas jā, par materiāliem. Pirmā sērija tāda, diemžēl, būs. Neinteresanti vai kā. Tā, kad darīsim, tad toreiz uzfilmēt. Jā, tieši tā. Pirmā sērija tāda ir, bet tad, kad jau laiviņa paliks jau smukāk, mums, diemžēl, pašlaik no laivas ir tikai kast, bet tas nenozīmē, ka mums... Nav kast, Krist. Vēl nav kast, mums ir kastas krāsa. Davai, mēs sākam strādāt. Nav tik vienkārši, tā, ka Tomiņš teica. Nav tā, ka te atnāk un tikai uzjauks līmīti un tikai klāja iekšā kaut kādā līmīti mistiski, iekšā ar kaut kādu materiālu un tur viss sakaltīs un viss būs forši. Tāpatās es saku, pirmo reizi redzēju šito pastu, es tādu pastu nemaz redzējis neesmu. Tā ir laikam, tā kā Toms teica, tajos stūrīšos jāsalīmē, lai nebūtu burbuļi un tā. Jo mēs taču gribēsim ātri braukt un pa lieliem viļņiem. Un tad, ja ir burbuļi pa vidu, Tomiņ, tad arī mainās tā izturība tai laivai, es saprotu, jā? Kas tad? Ja burbuļi kaut kāds trāpās, tad viņi var tur, teiksim, tā vairs nav izturība. Tur ir... Nē, tev izlūzīs galkats. Izlūzīs gabaliņš un tur sāk iet ūdens iekšā. Jo es saprotu, ka šitās krāsas ir, tas gelkolts un topkolts ir paredzēts, lai tā šķiedra nepiesūktos ar ūdeni. Nu jā, aizsardzīt pēc jau. Tomiņš man iedeva sēklotāju cindus, lai uzvēlk rekuri. Un sāksim darīties. Tā izskatās laivas krāsa.
Baigi interesanti. Sākumā to izlikto šķiedru jūs redzējāt, liek virsū un ar to līmi rullē klāt. Beigās Toms man saka, vairāk to līmi, es tik lieku. Beigās Toms man saka, tagad ņem un vāc nost to līmi. Izrādās vēl bija jārulē un jāvāc nost tā līmi, jo vairāk līmi klāt stikla šķiedrai, jo neizturīgāka un smagāka stikla šķiedra. Nē, tā nav? Bet Rinis tā teica toreiz. Nu jā, ja tu tur pludos, tev viss taču līmē, jā, bet tev jau, tu taču tā šķiedra, tu viņu piesūcināji ar līmi, kā viņam neizturīgāk. Nē, nu jā, bet tādā ziņā, ja ir pa daudz, tad viņš atkal ir, viņš jau to stiprību jau dod stikla šķiedru. Tu jau gribi, lai tev vieglāk, tu to lieko novāc nost. Jā. Bet, teiksim, stikla šķiedru, ja mēs salīdzinām ar līmi, tad tas stiprības momentu dod tas stikla šķiedrs. Jā, tas matas, jā, piesūcināt. Kaut kā tā, rekur pirmā daļa ir beigusies, Tomiņ. Super! Šito sauc pa skinu, jā? Pirmo kārtu sauc pa skinu. Tātad šī ir aizmugurējā kaste, kur sēdēs, te būs beņķis, tikai viss šitais būs otrādi. Šī ir aizmugurējā kaste, ar rekur ir ūdenim, kur motoram, kur palika tā kaste. Kaut kā tā. Lūk, šeit mēs varam redzēt, kā čaļi līmē iekšā šo te sidrabiņu, šo detaļu, ko mēs uzsākām ar Tomiņu. Laminēt šo skinu, ko ielīmējām, sākām viņu, jā? Tad čaļi šeit to saucamos sidrabiņu reku nes un liek iekšā spēcīgs materiāls, izturībai, negribu nevienu citu nopelt vai kādu citu uzņēmumu kaut kur Latvijā vai kā, bet neticu, ka kāds cits laivu ražošanas uzņēmums šo te materiālu līmē iekšā, jo viņš ir dārgs un pastiprina ļoti tās konstrukcijas visas laivas to stiprību, jā. Bet jā, šeit čaļi pacenšās un ar rokām redzam, tas viss ir roku darbs. Čaļi ir rekur iepūtuši krāsu iekšā. Laivai jau ir iepūst iekšā un varēs sākt ar smilšpapīru. Atkal būs jāsamatē, viss viņiem jāsaskrāpē un tad čaļi ņems un jau līmēs iekšā šķiedru. Sākumā viņi līmē, lūk, to parasto stikla šķiedru. Mēs redzam, tie atšķirsies, tā stikla šķiedra drusciņi atšķirās. Ir šis sidrabiņš, kas ir tas cietais, stingrais, un tad ir tā parastā stikla šķiedra. Reku jau viena kātiņa jau ir ielīmēta, un rekur čalis ar smilšpapīru. Mēs redzam, kā viņš ņem un samatē visu, lai var nākamo atkal kārtu līmēt iekšā šķiedru. Tur tās kārtas bija, cik es nezinu, pat 6 vai cik bija, daudz tās kārtas, jā. Rekur atkal čaļi ir nožuvis, atkal ir samatēts un nes šurp materiālu, lūk, liek iekšā un līmēs iekšā. Te atkal bildīt, ka ir jau kādas 3 kārtiņas jau iekšā, 2-3, jā, un redzam, kad arī aizmugurējā daļa, kas ir laivai, kur stiprinās, lūk, motors klāt, saucamais trancis, jā. Trancī, lūk, atkal tiek līmēts iekšā šitas te sidrabiņš, kas ir, jā, tas spēcīgais materiāls. Un, jā, atkal ar līmi, lūk, ielīmē iekšā, visu. Pāriet pāri, pēc tam, protams, susinās nost, bet tas ir tas sidrabiņš. Mēs redzam, ka viņš drusku, lūk, atšķirās no parastās šķiedras ar šis vēl te nav sidrabiņš. Rekur nes sidrabiņu, jā. Es atvainojās. Šeit vēl tajā video, lūk, ir sidrabiņš, jā. Šis ir tas spēcīgais materiāls. Dārgs, spēcīgs materiāls, bet viņš nodrošina pavisam citu izturību. Esam arī man rādījuši čaļi ir kā uzlīmē šo te detaļu no tāda un no tāda materiāla, tā izturība ir nesalīdzināma, ja? Tāpēc mēs līmējam iekšā, šeit stiprināsies motors, klāt viņam jābūt stiprai šai vietai. Tālāk, lūk, mēs jau varam redzēt, ka ir laiva, principā laivas šis te korpus ir jau ielīmēts visā biezumā un aizmugurē, lūk, nesošais finieris vēl tiek ielīmēts šai tranča daļai, ja, pakaļdaļai. Lūk, tiek ielīmēts viss smuki ar statīviem iekšā, lai nekas nav šķībi, ielīmēts finieris, un tad, lūk, mēs redzam, šeit jau arī finierim pāri jau ir pārlaminēts pāri. Gandrīz kamerā bišķiņi dabūjām arī līmi, ja. Tas tā, čaļi, protams, uz humoriņu un tā, bet mēs redzam, ka šī aizmuguras daļa, lai viņa būtu spēcīgāk, šeit arī šķiedra ir vairākās kārtās, ja, klāt.
Un tad, kad būs šis te izdarīts, tad varēs grīdā tulīt līmēt iekšā arī šos nesošos, kā tos pateikt, stringeri. Viņi saucās stringeri. No tranča uz purnu ārā šie te stringeri, kas ies gareniski, tās būs tās nesošās konstrukcijas. Nu, šeit vēl čalis lūk ar mazo rullīti, mēs redzam sākumā lielo rullīti, tad ar mazo rullīti smuki pierulē visu klāt. Tas ir roku darbs, te neko nepūš ne kādiem aparātiem, neko, tas ir roku darbs, lai tas viss būtu ilgmūžīgs. Un šie ir tie stringeri, lūk, redzat, grīdā. Viss atkal ir smuki ar statīviem, ar smuki, lai viss būtu līmenī, viss ir ielikts iekšā šie nesošie divi, šie kā mums U-profili, jā, nesošie, jā. Viņi mums nodrošinās laivai to galveno stiprību, jā. Lūk, arī šeit ir, mēs redzam, kad pirmkārt tā ir detaļa, lūk, lielā izraut ārā jau, tā, ko mēs ar Tomiņu laminējām, reku viņi ir izraut ārā, jā, un viņi tulīt varēs čaļi ņemt un likt iekšā, lūk, laivai aizmugurē. Lūk, varam redzēt, ir ielīmēti šie stringeri ar līmi vēl spīd. Lūk, jā, tā ir tā nesošā laivai no borta uz bortu, ja iet ribiņas, tās neko nenozīmē. Šīs ir tās galvenās nesošās konstrukcijas, kas iet no purna uz dibengalu, jā? Šīs te divi lielie U profili. Un šeit atkal viss tiek atkal samatēts, un čaļi ir atkal ar statīviņu ielikuši mūsu ar Tomiņu taisīto detaļu iekšā. Nu šādi tas izskatās, otrādi aplikt šī detaļa. Mēs redzam skaisti. Un vienu dienu tagad viņi pielaminēs no augšas viņu klāt. Un nākamajā dienā vēl līdīs iekšā kastē un no iekšpuses vēl šo detaļu vēl pielaminēs klāt, lai tur nebūtu nekas un nekā. Nu kaut kā tā, mīļie, pirmā sērija, jā, kā jau tulīt Aleks teiks, iet uz beigām. Nu ko, šīs sērijas būs tāds bišķiņ īsākas, neko darīt. Viss, tiekamies nākamreiz. Pirmā diena mums pie laivas klausēt, jā? Jā. Turpinam nākamajā reizē.